tāpēc vienīgais, ko izdodas panākt, ieņemt mēram 35 kvadrātkilometrus šīs te iepriekš kontrolētās valsts teritorijas. Tajā laikā to paziņo kā milzīgu sasniegumu, kara laika propaganda paziņo, ka ir paveikts neiespējami, vai ir daudz traucējumu, ir daudz visu kaut kas. No mūsdienu viedokļa skatoties, nekas tāds jau paveikt neņem. To salietot kopā vēl ar šiem te dzīvās spēku zaudējumiem, Krievu armija noliek šajos kuros apmēram 40,000 karavīrus, ievainojuši, ka īpaši bez vērts pazuduši. Tad jāsaprot, ka tie pārdesmit kvadrātkilometri, lai cik taktiski nebūtu svarīgi, viņi neatpastīs ar karavīru dzīvību. Un jāsaprot arī taktiski liels jēgas, ka šai mēlē nebija vienīgais, kad no šīs te mēles varēja atpaldīt Jūrmalā, un tagad viņam tāda iespēja lieta. Vācieši pievēl palīgspēkus un mēģina atgūt pie tam zaudētās teritorijas. Iedegās tā saucamās janvāra kaujas Ziemassvētku kaujām. Un kopumā apmēram 1 mēnešu šajā teritorijā, šajā apkārtnē noris ļoti asiņainas cīņas. Vāciešiem līdz galam neizdodas atjaunot zaudēto stāvokli. Un pašas kaujas aizbeigas, kā viens vācietis raksta, kaujas bija